kas jums palika vispilgtāk prātā? Kas jums likās no visiem tiem tā kakajiem? Jūs gribējāt redzēt šeit izrādē to kaktu. Vai mēs varam parādīt? Kā var? Nu, vēlreiz, vienkārši, ja mājās kāds grib apskatīt, varbūt viņš aiziet mājās, grib vēlreiz apskatīt, kā var uzstāt? Tā ļoti vienkārši. Parādīt, kuru pat vecu zeķi var paņemt? Bet klau, bet tad jau sanāk. Ok. Vēl ir kādam kaut kas, ko aizdot, mēs varam salikt vairāk. Bet, klau, runājot nevis varbūt tiešām par to, ka no jebkā var uztaisīt jebko, bet vai ir kaut kas šajā telpā, no kā jūs nevarētu uztaisīt, kā teikt, izrādi? Jūs būtībā paņemat, es pieņemu, ka šie te ir uz vietas bijuši, nevis jūsu atnesti, ja, tas doncīgs, vai ne? Un jūs vienkārši paņemat un uzreiz durat un kā? Sanāk, jūs jebkurā vietā varat nospēlēt izrādi ar to, kas ir mājās skapjos? Jā. Un jūs varat? Jā. Ar jebko, kas ir mājās skapjos. Nu, piemēram, es nezinu, kurš ir diriģējis grāmatas kādreiz? Ja kāds ir gribējis būt diriģents? Vai jūs esat diriģējuši grāmatplauktā grāmatas? Pamēģiniet. Latviešiem taču ir dziesmu svētki, mēs taču esam vareni kordiriģenti, mēs varam. Vai šī nebija arī mazliet bēdīgi izrāda bērni? Nu, piemēram, tas kartupeļu palīgā sauciens, viņš tiešām bija izlasīgs. Viņš tiešām, es redzēju, aktieri izmisušās acis, man likās, uz mani skatās izmisis vientuļš kartupelis. Ko jūs bērnībā darījāt tādu ar mantām paši, ko jūs iesakat varbūt bērniem, ja viņi grib uztrenēties un būt labi aktieri? Ar ko vajadzētu sākt mājās spēlēt teātri? Nu, ja ir, piemēram, viens pats mēs vajag izlasīt. Labi. Kādu stāstu? Labi. Tādu, kas patīk, ja? Nu, jā, protams. Vispirms vajag izlasīt. Vai izdomāt pašam, bet tad vajag izdomāt. Drīkst arī izdomāt pats stāstu un spēlēt. Jā, tas būtu labāk. Kā ir svarīgāk, kad spēlēt teātri? Vai vienmēr vajag, lai nāk draugi un skatās, ja drīkst arī spēlēt teātri vientulībā? Ar vientulībā. Bet tad laikam nav tas gandarījums tāds, ne? Kā jums liktos, ja viņi te spēlētu un mēs nebūtu atnākuši? Vai viņiem patiktu spēlēt izrādi? Viņi būtu spēlējuši tā kā tā, ja mēs nebūtu.